Hei, kā šī? Mums ir mazie svētki. Labi, kādi mazie svētki? Mēs dabūjam brīvu dienu darbā. Tas nozīmē, ka mēs varam strādāt pie savām štēlēm. Kāds spīdīgs. Bet jā, šajā sērijā mums plānā ir vienguļamā gulta. Pastrādās akalā skujkoki, pa vidam, protams, padarīs arī kaut ko citu un aizlaidīs pie nopietniem onkuļiem uz pampāļiem. Iet iepazīties, cerams, mamut nesitīs. Īstenībā visām šitām pavisam vienkāršām mēbelēm, teiksim, ka šitā gadījumā gulta, ne, un vispār viss kaut kas no priec un tā tālāk. Man pat tā patīk viss labāk. Vēl es neesmu izaudzis līdz kaut kādam tur valriekstam vai kaut kam tam līdzīgam. Tad pagaidām es vienkārši baudu dzīvu un strādāju ar tādiem materiāliem, ko ir viegli apstrādāt. Ne tikai apstrādāt, bet arī izplānot. Godīgi sakot, šitādu gultu saplānot aizņem kaut kādu maksimums 15 minūtes. Protams, ar noteikumu, ka trāpījies pretim nākošs klients un materiāls tev jau ir. Protams, tik un tā ir daudz dažādas iespējas, kā visur noiet greizi. Piemēram, materiāls varbūt izmeties pilnīgā propellerā vai saplaisājas no vienas vietas. Un spēcīgi paveicas, ka šis nav tas gadījums. Pēdējā laikā vispār, cik tas iespējams, es pērku evelēt materiālu. Kas, protams, nenozīmē, ka var pa taisno materiālu stumt iekšā mēbelē, bet spēcīgi atvieglo procesu. Lai salīmētu detaļas gultas galiem, pat cik viņi ir ļoti īsi, mēs ar vienkārši viņu pārstumt pāri taisnojamai ēvelei, ar garām detaļām gan ir bišķi savādāk. Tās zaģējam šaurākās brusītēs, kuras pēc tam līmēs kopā, ko ar svaigi tikko asināt asmenis sasodīt patīkam darīt. Te kā reiz atstāju vienu video neapgriezt tā, lai tu redz, kā disks vienkārši apēd četrnieku dēli. Protams, disks ir domāts plēšanai, zobiņam ir maz un zem agresīvu leņķi, kas nozīmē, ka arī pēdas no zāģa paliks diezgan spēcīgas. Lai tās aizvākt un uztaisīt katrai detaļai viss mals 90 grādos, pārstumjam brusītes pāri taisnojamai ēvelei. Gan aizmirst pašu galveno. Un šitai brīdī parasti pie līmēšanas katram kokam ir labāk un netik labi puses. Šis ir tās brīdis, kurā tu vari detaļas salikt, kā tev viņas varbūt gribētos, un lai labās puses, teiksim, viss sanāk nosacīt labās uz āra, un tā, lai tev detaļas sanāk smukāk, tagad tu viņas salicis viss un saspiedz līmi un salīmējis. Manā gadījumā es nezinu, vai tas ir īsti pareizi, bet man vienmēr patīk likt kā malējos dēļus, kuriem gara malu nav baigi daudz zaru. Kāpēc? Tāpēc, ka mums to malu beigās vajadzēs noievēlēt taisni, pēc tam mums viņu vajadzēs frēzēt. Un ļoti iespējams mums viņu vajadzēs nedaudz no malas apzāģēt. Un pavisam vienkārši, ja tais malās būs baigie zari, tad tās vietas lūzīs ārā, plīsīs ārā, viņas būs grūti nofrēzēt un apstrādāt. Bet, ja tie zari paliks tagad te kaut kur uz iekšpuses, lai mēs viņus var piešpaktelēt. Šitas viltnieks mums ir nostāvējis kaut kādu stundu, un es domāju, ka šitos te mēs varētu ņemt ārā un spiest nākamos iekšā. Un tikmēr mēs varētu tikt galā gultas galiem. Bet jā, es nezinu, vai tas atspoguļosies YouTube, bet tieši pa darbnīcas vispār kā lai to pasaka? Es esmu sapratis, ka man ir bišķiņ jāmaina tie ieradumi, un vienkārši nevar aizrauties ar nekādām citām štēlēm. Ja atbrauc strādāt, tad jāstrādā. Jo, ja nē, citreiz ir vienkārši tā, ka tu atbrauc, tu sāc kaut ko darīt, tad tu ieraugi kaut kādu sīkumu, kaut ko piekārto, kaut ko darbojies, un beigās tas darbs ir tev ievalkās vēl pa kaut kādām pāris stundām ilgāk. Un jā, liekas, ka tas ir motivācijas trūkums, bet kā to motivāciju piesaistīt, es nezinu, jo teorētiski viss ir kulē, nekas netrūkst, kas jau ir solis augšup no ierastā. Bet praktiski vienmēr varētu būt labāk, vai ne? Līdz ar to man ienāca prātā, ka es darīšu pavisam vienkārši. Es darbnīcai nospraudīšu noteikti ciparu, cik viņai mēnesī ir jāienes. Protams, YouTube es tur pa specifiskiem cipariem nerunās, tāpēc, ka
Vienam varbūt daudz 10 eiro, vienam varbūt daudz 1000. Citam varbūt tur kaut kā 10 000 liktos vispār kapeiks un nav vērts kāpt no gultas ārā. Tāpēc tas cipars paliks manā galvā. Pa lielam es centīsies, kamēr es līdz viņam neezeju, tikmēr, pa lielam tā brīvdiena nav. Kaut kādā podkāstā es dzirdēju vienkārši, ka cilvēki runā par to, ka pirms skrējēji sāk skriet tur 100 metri zem 10 sekundēm. Ja es jaucu kaut kāds cipars, droši man pielabo. Visi domāja, ka tas ir neiespējami. Un tad viens to robežu pārlauz, un pēkšņi viss sāk skriet zem 10 sekundēm. Līdz ar to tā ideja kāda. Liekas varbūt, ka kaut kāds cipars ir vienkārši astronomisks, kamēr tu nesāc viņu pelnīt, vai ne? Laiks rādīs, kā tas viss notiks un kāda būs rezultāti, bet viens ir skaidrs, veselīgā sacensībā, it sevišķi sacenšoties pašam ar sev, zaudētāji nav. Un kad ir beigts filozofēt, var bišķiņi arī pastrādāt, ne? Laiks sagarināt tās detaļas, kuras nav jālīmē. Kā redzēja, pirmās mēs sataisīja tieši tās, kas ir platākas, tās ir tās, kas ir jālīmē kopā. Tā, lai kamēr mēs gatavo pārējās, līmētās detaļas jau ir gatavs apstrādai. Gultu gribas taisīt pietiekami izturīgi, bet negribas, lai viņi izskatās baigi masīvā. Līdz ar to gultai kājas taisīs kaut kādu 7 vai 8 cm platumā. Kas attiecas uz biezumu? Biezums visām detaļām būs ap 3 cm. Gan garajām līmētajām, gan šīm, kas būs no viena gabala. Un mūsu mazā biezumena šo procesu tiek galā vienkārši lieliski. Materiāls, kas nāk ārā, ir tīrs un viendabīgs. Viss, kas viņam vajadzīgs, ir nedaudz slīpēšanas pirms vaskot. Zāģējot detaļas pa platumiem, mēs viņus zāģējam ar pāris milimetru virsmēru. Kāpēc tā? Tāpēc, ka jebkurš zāģu disks aiz sevis atstāja pēdas, un lai pēc tam viņas izslīpē, tas aizņems ļoti daudz laika un enerģijas. Daudz vieglāk detaļu uztaisīt pāris milimetru lielāk, no sākuma iztaisnot vienu pusi, protams atzīmējot, un pēc tam to visu izlaist cauri biezumam, tā lai visas detaļas ir absolūti vienāds un viss mals 90 grādos. Strādājot ar mīkstu koku, taisnošanas process īstenībā ir tīri baudāms. Tāpēc, ka lai cik ass vai tieši otrādi neass būtu nass, pa mīkstu koku viņš ieteka pa sviestu. Kā es vienmēr viņu tā pievelku. Un otru pusi šitām detaļām mēs pavisam vienkārši piezāģēs ar fine finish. Tāpēc, ka šitam te diskam, kā jau jūs zina, šis ir rupjai zāģēšanai. Bet disks, kam ir daudz vairāk zobu, taisīs mums daudz tīrāk zāģējumu. Un pēc tam tāpat mums jāzāģē krustam šķiedram, kur vispār var tikai un vienīgi ar šito asmeni. Kaut kam es rādīju, ka es uztaisīju šito te augsto lineālu, un man liekas, ka tas bija Endijs, bet es tā īsti neatceros, kas man ieteica, kā viņam apakšā vajagot pieskrūvēt plāksni. Un laikam vajadzētu to beidzot izdarīt. Un kāpēc mums tā plāksne tur ir vajadzīga? Visam vienkārši tā, lai vēl vieglāk uzsākt bīdīt materiālu. Tieši tāpēc mēs te uzliku šito garo lineālu, tāpēc kā te uzreiz ir daudz lielāka plakana, pēc kuras vadīties. Tad pavisam vienkārši mēs var jau šita te sākt vadīt mūsu materiālu un skaisti viņu laist iekšā. Īsāk sakot, nekas nav mainījies. Mēs joprojām no mūsu 200 eiro skilzāģi mēģinu uztaisīt formātnieku. Tālāk jau viss ir diezgan vienkārši. Apzāģējam pēc vajadzīgā platuma, plus var būt milimetrs, un pēc tam izsūtam cauri ēvelei. Viss šitās nākamās darbības mēs jau apskatījuši vismaz kaut kādos 30 manos pēdējos video, tā kā visticamāk uz tām baigi neiespringšu. Patiesību sakot, arī ēvelei baigi gribas pieķerties, bet tam vienkārši nav bijis laika. Arī priekš biezumens ir padomā tādu uzlabojumu. Gan jau, ka ievēroja, ka vertikāli detaļas laižam cauri, kopā pa divām. Tas ir ļoti vienkārši ar tādu ideju, ka viņas kopā ir stabilāks, un lai arī nekad tu nedabūs pavisam perfekts 90 grādus, šis būs ļoti tūtām. Kad detaļas nobiezumots, viņas uzreiz var arī garināt. Tas, kā vienmēr notiek, ar zāģu kariet. Varētu jau, protams, to darīt ar garinātāju, bet, ja tā godīgi, es viņam vairs īsti neusticos. Toties garināta zāģu kamana gan ir vienkārši. No sākuma nozāģē 90 grādos vienu galu, pēc tam apgriez otrādi, un ar metra mēru nomēr līdz zāģu rievai, un tas būs precīzi tavs detaļas garums. Un, protams, šīs ir gultas kājas, kuras no visām pusēm ir redzams un taustāms, kas nozīmē, ka viņas no visām pusēm vajag noapaļot. To izdarīju uz frēzes galda parasto 6 mm noapaļojumu.
Nu, lūk, tagad mēs par šito laiku, es domāju, ka ir tikuši tik tālu. Mēs varētu ievēlēt jau viss. Un pa lielam, jā, es gaidīšu šito momentu, kad mēs varēs apstrādāt gan šitās detaļas, gan garās detaļas, gan arī vēl vienu divmetrīgo detaļu, kas mums ies gar sānu. Principā vienkārši tā, lai mēs viņus visus var ievēlēt uz vienu biezumu. Tāpēc, ka jā, tev indikātori var visu darba galdam rādīt vienu, un patiesībā būtu kaut kā savādāk. Nu, jebkurā gadījumā, ja tu viņus visus sūti vienā reizē cauri, tad tev ir garantēts, ka viņi visi arī būs vienā biezumā. Es tev kaut baigi sarežģīt mēģinu izstāstīt pavisam vienkārši tēls. Es principā, jā, laipni lūgt manā kanālā. Un jā, vienkāršiem vārdiem runa par to, ka, ja tu detaļas sūtīsi cauri biezumai nevienā reizē, viņas garantēti būs vienā biezumā. Bet, ja sanāks biezumu regulēt vairākās reizēs, var gadīties, ka biezumi nesaskan, un pēc tam būs problēmas tāpojot. Un, kad detaļas ir vajadzīgā biezumā, viņam notiek viss tas pats, kas ar iepriekšējām. Precīzāk nozāģējies platums un pēc tam arī garums. Kungi! Baigā štēla. Šitas te mums šodien atnāca šitā milzīgā paka no abonenta. Oskars man uzrakstīja Facebookā un teica, ka gribot kaut ko atsūtīt, kas varētu noderēt darbnīcā. Es gan viņam prasīju, vai te iekšā nav glitterbumba, bet, nu, ja būs, tad mēs to visu ieraudzīs kopā, vai ne? Tā kā viss var būt, ka te ir vesela čupa pērniem āboliem. 6 kilo kartupeļi. Es un tas, ko es gribēju, čupa kartonu. Ej, tu nost, te ir daudz kas. Te ir tiešām daudz kas. Te gan potenciāli varētu būt glitterbumba. O! Tā ir furnitūra. Mums ieņas ar bremzēm. Jā, un tad mums ir parastie standarta rokturīši. Nu, man taisni interesanti palika. Oskar, paldies tev. Man liekas, ka šie ir pigmenti kaut kādam epoksīdam. Viņa laikam, tas ir tas spīdums. Tas ir tas spīdums alumīnija pulveris, ko es jaucu tikai visus sādos toņos. Un šitādi te rokturīši. Mums ir tādi paši. Šie ir tādi paši. Tagad šitie tikai melni. Attālums bišķi garāk šitie te. Šitie te ir padi. Kā lai te pasaka? Reikot paskaties. Karačai, jūs šobrīd atrodas kur? Jūs šobrīd atrodas uz GoPro stiprinājumu. Un pie GoPro ir otrs GoPro stiprinājums, ne? Un man vēl ir kaut kāds 3 pamatnes, kur ir atsevišķi arī tie stiprinājumi. Es burtiski kaut kādu pārdienas apakaļ meklēju pa visam somam, kamēr atradu vēl vienu, lai varētu vēl vienu uztaisīt. Šitie kā reizi tie stiprinājumi, kur tu vari savu GoPro vienkārši tur pieklipsēt, vai ne? Un pēc tam ērt noņemt nost ar visu. Un ar visām šitām uzlīmēm vēl 3M pie tām. Kaut kas smags un liels. Ap ir uz ap. Viss ir kārtībā. Es saprotu, ka tā ir zīme, ka mums ar epoksīdu jāstrādā, jā? Epoxy resin coating and casting resin. Es saprotu, ka šis ir tā kā radio, zin, ka tu pazvani un uzlieciet lūdzu to dziesmu. Šis ir kaut kas līdzīgs, ka tev atsūta epoksīdu un davai strādā. Izskatās, kā Oskars izpirts stuku šaļiku. Tagad mums šitam visam jāatrod kaut kur vietas smuku plauktiņos tā, lai mēs zin, kur tas viss atrodas. Bet jā, milzīgs paldies tev, Oskar, un tiešām novērtēji. Tā kā es tev apsolu, ka tu visu šito te redzēsi darbībā. Kad dāvans izpakots, varam atgriezties pie galvenā uzdevuma. Galvenais uzdevums izņemt ārā no spīlēm un pēc tam iespiest līmēties pārējās detaļas gultas atvilknē. Baigi labi ir tas, ka šitās šaurās līstas man viņas te no iepriekšējā projekta palika pāri. Un līdz ar to viņas vajadzēja tāpat apstrādāt. Un tagad ideālais brīdis, kad es atvilknēs var palaist iekšā, man vajag šauras un garas detaļas. Un pat cik mums gala produkts ir kaut kā 20 mm biezs, no tad kā reiz mēs viņus šauras līstas salīmē kopā, viņas nelieksies un viss būs kārtībā.
Vēl tikai palicis sazāģēt pēdējās detaļas līmēšanai, tā lai varam viņas iespiest un no galda pēc tam vākt nost līmes pils. Ja tā pavisam godīgi ar asas disku, to es sasodītu patīkam darīt. Skaties, šitā jau laba zāģa diska maģija, un tev arī iesaka pamēģināt. Nu ne jau stumt detaļā vienu pirkstu, bet tieši asas kārtīgi zāģa diska. To var izdarīt pie mūsu draugiem, kompānijas Forkus. Pie viņiem veikalā uz vietas, nevis noliktavā, bet uz vietas, ir lielākais CMT piedāvājums Latvijā. Tas nozīmē, ka visi frēzītas zāģa disks un šablons, ko redz mūsu video, tu vari aiziet uz veikalu un paturēt rokā. Nevis pasūtīt internetā un gaidīt 2 nedēļas, un kas atnāks, atnāks. Vēl, protams, uz vietas ir kreigu šabloni, ko mēs te lietojam ikdienā. Tas ir pocket hole, šablons sēņu ģurbšanai, kā arī šablons plauktiem, bez kura vispār kā bez rokām. Forkusa mums kopā ir no laikiem, kad mums bija tikai 1500 abonentu. Paldies viņiem par atbalstu, un link kā vienmēr būs aprakstā. Starp citu, jā, šodien zvanīju no Māja un Dārzam, kad es iedevu garantijā savu krāsas pistoli. Nu, to pašu, ko mēs pagājušajā epizodē krāsoja griezts. Un teica, ka jā, visticamāk, es dabūšu jaunu, un vakarā jau man zvanīja tagad, ka es varu braukt pēc jaunās. Tā kā baigi kapitāli izskatās, ka mēs tiks pie jauna krāsas pistoles, un man, protams, nav nekādas baigās tur cerības, ka šī būs tur baigi labāk vai kā, bet es domāju, ka mēs grieztas noteikti viņu varēs nobeigt. Tam mēs viņu varēs, nezinu, utilizēt, uzspridzināt, da pa lielam vienalga, ko izdarīt. Nu, ja viņi strādās ploģis, mēs viņu iztīrīs un kaut ko mēs ar viņu gan jau vēl kādreiz nokrāsos. Nu, re. Nu, beidzot izskatās, kā detaļu gatavošana esam tikuši galā. Tagad laiks afrēzēt stūrus apaļus. Ar lielāko daļu no īsajām detaļām pavisam vienkārši. Visi stūri noapaļojas, un kad viņas sataposies kopā, savienojuma vietā vienkārši būs apusējs grāvīts. Garajām detaļām, kas turēs gultas gals kopā, gan nofrēzē tikai garās malas, tā lai savienojuma vietās ir maksimāli liels laukums. Zini, ko vēl tev vajadzētu uztaisīt? Šī te visticamāk vajadzētu izvilkt vienkārši no augšu un nolikt vienu dubulto rozeti. Tīri tā, lai varētu sūcai iespraust. Nu, un arī šitas te kabelis, ko es te vienkārši izvilku, mēs varētu viņu tepat aizno pievienot. Šitā. Un viss. Ja tikai mums viss galds nebūtu vēl ar putekļiem. Ai, pagaini. Vairs nav. Slīpēšanu nu gan mēs šoreiz izlaidīs, un tāpēc, ka lai kā tu viņu atvieglo, tas tik un tā ir čakarīgs process, un kamēr rokā to ir vēl čakarīgāk darīt. Un pat cik mūsu mazo būgu gribējās diezgan ātri nobeigt, nu tad šoreiz neko daudz arī no tā nesafilmēja. Man šķiet, ka slīpēšana vispār ir kaut kas tāds, kur mums būs jāieguldas vairāk. Un visticamāk, tas ir nākamais posms, kuru mēs attīstīs. Protams, ja neskaita paša telpa. Spoilers. Vēl, protams, slīpēšanas procesā visas zāras, mazās plaisas un viss pārējo aizpildam vai no špakteli vai līmeru aktivātoru, bez kuras es principā vairs nemāku dzīvot. Hei! Skaties! Oi, edzi! Mēs dabūju jaunu aparātu vietā. Pa lielam mēs izkrāsos arī pārējos griezts. Un jā, es savien vairāk sāku domāt par to, ka varbūt šitā te augšpuses arī jānopūš ir tāda paša smuka balta. Ritīgi krūti būtu, viss vienā tonī. Vai arī tā siena, tā aizmugurējā siena novākt visus nost, kamēr nekas tur nav uzlikts. Vienkārši nopūst smuku baltiņu. Nu, tieši tāpat kā to. Dalā bļāviens apetīti rodas ēdot. Jebkurā gadījumā mums ir ielīmējušās pēdējās detaļas, kas mums ir jālīmē. Tā kā, principā, jā, tik graciozi. Redzēt, kaut ko satapot, ne? Tapošana šoreiz arī pavisam vienkārši. Gultas galiem savā starpā visas detaļas savienos ar 8 tapām, un tos mēs salīmēs jau kopā. Sasodīts skaists gultas gals.
Lai satapotu kopā gals ar mūsu rokas frēzi, mums principā vajag katrai tapai uzzīmēt pa vienai līnijai, un to visērtāk un precīzāk darīt, kad pa faktu viss ir salikts kopā. Vecais labais Triton nāk palīgā. Mums ir 3. Tātad pusotru vajadzētu uzlikt aptuveni vidu. Kā man to visu patīk darīt? Tā, lai nesajūk meistarībā un tā tālāk. Burtiski, es ņem pa vienai detaļai, teiksim, paņēmu šito detaļu, uztais viss urbums, noliek tieši tajā pašā vietā, kur paņēmu otru, tieši tāpat, trešo, tieši tāpat. Un, lai nesanāk tā, ka tu paņem visas detaļas, saurbus saliec malā, un pēc tam montējot apakaļ kopā, vai nu tev kaut kas nav atzīmēts, vai kā, vai vispār nav skaidrība. Viens gudrs galdnieks kādreiz teica, ka jebkurā gadījumā sanāks sataisīt ziepes, tāpēc strādā maksimāli precīzi, tā lai pēc iespējas mazāk ziepes ir tavā projektā. Tapojot detaļas ir tāds štēls, kas ir jāievēro un tāds, uz ko var īsti neiespringt. Kā piemērs, ja tev ir parastā apaļā tapa, tad līnijas, kuras mēs pirms tam savilkām, ir jāievēro strikti. Bet biezums, pat ja nokļūdīsies pa milimetru, bet visas detaļas urpas no vienas puses, tad detaļas tik un tā tev nostāsies precīzi vienā plaknē. Tāpēc parasti, lai iegaumētu puses un kaut kas nesajukt, ja nu sanāk iziet no darbnīcas kaut ko darot, parasti detaļām apakšā zīmulu uzauk maz krustiņu. Zini, kā viss iet aizdomīgi. Aizdomīgi kaut kā lai to pasaka. Mierīgi. Kaut gan jā, es pēdējā laikā sev cenšos īpaši neierobežot ar visādiem termiņiem un visu kaut ko tam līdzīgi. Pa lielam es visu daru tādā savā tempā un visus termiņus attiecīgi pielāgoju tam. Nezinu, cik šitā te filozofija ilgdzīvotāji, bet, laiks rādīs. Un, kā reiz mums uz Jāņiem no Intersijas atvedā šitādas te visādas līmītes, un uz šitās te virsū koku savienojums. Tā kā es tā nojaušu, ka šitā te varētu būt tā, ko mums vajag. English, danger, propilmet... Nē, to es nelasīju. Kāpēc tais kompresori te atvilka? Un starp citu, jā, es nezinu, vai es kādā video jau šito stāstījis. Urbums vienmēr es tais 1,2–3 dziļāks, pa ļaunu tas nenāks, bet vienmēr ir vieta līmei, kur iespiesties, izplēsties un tā tālāk. Jo tu noteikti negribi, lai tagad saspiež detaļas kopā, lai tā tev līme nāk ārā. Tas varētu būt atkal pat daudz. Es godu vārds nevaru iedomāties, ko es darītu bez šitā Tritona aparāta. Tagad ir visādas iespējas, tu vari nopirkt visādas frēzes atsevišķās un visu kaut ko tam līdzīgi. Tur pa lielam 101 ietājas YouTube ir bijusi, kur virsfrēzi izmantojot cilvēki mēģina simulēt to pašu domino. Bet pa lielam neko vienkāršāk, kā gatavu jau tapotāji, kam ir savu pēda kaut kādiem, iestatāmiem jau šitiem izmēriem. Tagad tas ir Mafelam, tagad tas ir šitam pašam Tritonam. Es saprotu, ka es salīdzinu galīgi dārgo, galīgi lēto, bet, jūs saprat, ko es domāju. Un jā, līme diezgan viltīga. Principā tu nedrīkst ne pa daudz, ne pa maz. Tu vienkārši burtiski tagad to liks kopā, tu redzēsi, vai nu tev līme spiežās ārā. Bet ja līme pa maz, to tu uzzinās tikai pēc gadiem. Tagad tev atnesīs tavu produktu, tavu taburetu atpakaļ ar vārdiem, es nemaz nešūpojos, bet viņi tāpat izjuka. Un, kad ap divu gultas galu sataisīt, varam pie reizes arī saievēlēt detaļas atvilknem. Te kā reiz paņēmam palīgā arī jauno meistaru, un divatā detaļas sagatavot vispār bija ātri un viegli. Pagaidām projekts jāizņēmis gandrīz 2 pilnas dienas, un otrā diena ir beigusies. Pats labākais. Es pat nezinu, vai šito var nodot tālāk. Kaifīgi. Pagaid, pietiek, griežā pagaid. Tā, lai tu uz ceļa stāv. Ceļu vidi brauc vispār. Kad vēl es varēšu šitādu kadru noķert, ne? Skaisti. Tev brauc pa vidu. Kaifīgi, ne? Nākamā dienā gultu nācās nedaudz iepauzēt. Kāpēc? Tāpēc, ka liela onkuļa taisīja lielu pasākumu.
uz kuru vienkārši bija jābrauc. Tu esi sasniedzis galamērķi! Robīts teica, ka nesi klāt. Ka iet iepazīties, cerams, pamutu nesitīs. Nu, un pateikšu vairāk, ne tikai nesita pa mutu, bet arī draudzīgi uzņēma un pabaroja. Galdnieku dienu Pampāļos izrādījās negaidīt labs pasākums, kur sanāca paklausīties gan Deko Rīga, gan perspektīvu no interjera dizainers. Protams, pats galvenais iebāzt degunu svešā darbnīcā, paklausīties, kā iet citiem un pasīties uz cilvēkiem, kurus pirms tam es redzēju tikai ekrānā. Un, protams, kur te bez dāvanām. Rūdalis akceptāti. Un, protams, bija patīkami dzirdēt, ka daudz jomas speciālisti skatās tādu amatieru tā kā mani. Tā kā, ja jūs skatās, paldies jums par to un bija prieks satikt. 4-5 metri stabili, ne? Tad no nākamā dienā vajadzētu beidzot novest līdz galam mūsu būvi. Un nekas daudz jau arī nav palicis. Principā jāsaurb gultai sāni, kur starp abiem galiem stiprinās uz tāpām un bultskrūvēm. Tā, lai gulta var izjaukt un salikt un pēc kāda laika, ja vajadzīgs, arī savilkt. Kad viss saurbts, var likt visu pirmoreiz kopā. Tā, šitas viltnieks. Šitas viltnieks bija sienas pusē. Šis ir gultas gals. Un teorētiski viņam vajadzētu stiķēties kopā. Aha, es redzu, ka tu gribi. Un šitā jau mums viņa viss novas, kad būs daudz vieglāk. Šī gulta, tāpat kā gandrīz viss mūsu projekti, vāskosies. Un kā vienmēr izmantojam vietējo produktu, tas ir Paint Eco. Gandrīz pašos darbnīcas pirmsākumos sanāca uzdurties viņa cietā vāskeļai, mājā un dārzam plauktā. Un izmēģinot un saprotot, cik ar viņu ir vienkārši strādāt, tagad viņa cietā vāskeļas piedalās gandrīz katrā mūsu būvē. Tas viss ir ļoti vienkārši. Uzklāj uz sev vajadzīgās virsmas, ļauj iesūkties 15 minūtes, pēc tam noslauk lieko nost. Viss vajadzīgais jau ir iesūcies koksnē. Priekš manis pats lielākais pluss strādājot ar cietā vāskeļu ir tas, ka viņi nebaidās putekļus. Kas manā mazā darbnīcā, un visticamāk arī tev, mājas apstākļos vai savā darbnīcā, ir neatsverams pluss. Paldies Paint Eco par atbalstu, un link, kā vienmēr, būs aprakstā. Skaisti. Starp citu, jā, atvilknē dibens mums būs no 4 saplākšiņa. Kāpēc? Ļoti vienkārši, tāpēc, ka mēs viņu kārtīgi saskrūvēs pa malām, un saplāksnes ir saplāksnes, un mēs zinām, ka viņš mums kārtīgi turēs, ne? Nebūs tā, ka tu ieliec iekšā 3 palāks un saproti, ka tavu kastu vienkārši izkrīt uz grīdas, un ka tavs palāks reāli stāv uz grīdas. Un vietā mēs viņu skrūvējam ar vurts, norvēģu vurts. Principā, jā, no Bratana, tā kā Bratans bija atbraucis, mums ir vairāk izmēra skrūvīts, mums ir oriģinālie ūdzgaļi. Un laikam arī magnēts, jā, vurts magnēts. Un mēs te šo to Bratanu arī, tā kā viņš bija te patestēja, tā kā agri vai vēl, jūs arī kaut ko ieraudzīs pa skrūvēm. Uztaisīs mēs kādu testiņu. Es palieku gudrs un vairs nestāstu neko pa laikiem un nesola datumiem. Bet es droši varu pateikt, ka kaut kad jūs apskat pa skrūvēm redzēs. Kad? Nu, tas atkarīgs no to, kā man iesa darbiem. Gultai atvilkums staigās uz pavisam vienkārši šitādiem te plasmas riteņiem. Kāpēc tā? Un pavisam vienkārši tāpēc, ka te ir diezgan svars iekšā, un viņus kā kādam vadotnam uzlikt būs ļoti dārgi. Šis ir vienkāršākais risinājums, kas reāli strādā. Jā, kas šitam skrūvam ir daudz patīkamāk, tas ir tas, ka, principā, tev nav jāizdara nekāds spiediens. Viņi ir smuka ass, viņi pats skrūvējas iekšā, un tev nav spēka viņi jāspiež. Tas ir skaisti. Bet, jā, mēs ar Bračku parēķināja arī cipars, cik viņi maksā tur un cik viņi maksā te. Un izrādās, ka dārgajā Norvēģijā viņi maksā pa veselu centu gabalā mazāk.
Teorētiski jau tas cenas gabalā nekas nebūtu, ne? Piemet pie cenas kopējai mēbelei un aizmirst. Praktiski šitā cena mēs varam celt vienkārši bezgalīgi. Un kaut kādā brīdī vienkārši jāsaprot, cik tā ērtība pret cenu sev attaisno. Pagaidām manā skatījumā tas skrūvs, ko tirgo Delvē, pa pusi no vurts cena, ir tāds zelta vidusceļš. Kas to zina, varbūt paies pāris gadus, iekāpšu kādā Mersi un domāšu savādāk. Pēdējie 2 darbi, kas palikuši mūsu gultai, tās ir līsts, kas turēs matraci, un atvilkņu fasādes. Ja parasti zem matrača lika laminēta plāksne, kam sataisīja urbums ventilācijai, tad šoreiz atgriezumos, ka reiz bija diezgan daudz 3x3 līstīts, kuras visas nogarinājām matrača platumā, un viņas mums ir pietiekami daudz, lai salikt ar apmēram 5 cm soli. Protams, samontējot gultu, mēs viņas vietā nostiprināsim ar skrūvēm, tāpēc uzreiz abos galos uztaisim zeņķēts urbums. Un, protams, kā vienmēr, pamēģinām visu pēc fakta salikt savās vietās. Atvilkņu fasādē gribas pamēģināt kaut ko jaunu. Šī ir viena no frēzēm, kas pie manis stāv kādu laiciņu un nereiz neesmu pamēģinājis. Bet izmēģinot, es jūtu, ka tas būs jādara biežāk. Lai šito frēzi izmantot, tev noteikti vajadzēs kārtīgi frēzes galdu ar kārtīgu atduru. Tāpēc, ka frēzi taisiņi jāiegremdē, vai arī otrs variants jādzen cauri visai fasādei, ko šoreiz es darīt negribēju. Sasūdīt skaisti īstenībā, ne? Patīk šitie rokturi. Reāli patīk. Viņš tik forši ērts ir un taisam pirkstiet iekšā. Fasādi ir kāds 15 mm mazāk nekā spraugt no sāna līdz grīdai. Tas tāpēc, lai no grīdas viņi varētu centimetru pacelt uz augšu. Godīgi sakot, šitās vurtas skrūvas bišķiņ čakarē man uztver. Jo, zin kā, ir pierādis, ka abām rokām ir jāpatur, un, kā lai to pasaka, pierādis ir, ka vienmēr kaut kā ir kaut kas jāatstutē un tā tālāk, un tad tu dabū šitādi te, un, nu, tu burtiski vienkārši, reko vienu roku ieskrūvē un aizmirsta, ne? Kaut gan. Nu, pa visi jāmeklē kaut kāds kompromiss, visticamāk, tāpēc, ka, nu, tu jau mūžīgi var mēst tā, ja uzmetīs uz Ēriku uz šito virsu, uzmetīs Ēriku uz to, 2 uz to. Un beigās skaties, ka te tā mēbela maksā dubultā un tev pasūtīja un peld prom. Tā vismaz es domā. Pēc vakardienas, ka galdnieks sanāca visas ar vienu jumtu, es godīgi sakot, tas arī bišķiņ čakarē man uztver. Un sasodīt labi, ka es kādu laiku apakaļ pieņēmu kā faktu to, ka nedrīkst sev ar citiem salīdzināt. Ja nē, tā pašvērtējums, man liekas, būtu vispār auzās pilnīgi. Jebkurā gadījumā, nu, mūsu gulti gatava. Mūsu gulti gatava, pavisam vienkārši, nu tā kā vienmēr pie maniem. Vienkāršiem vārdiem, tā ir kārtīgi cieta gulta. Gultai zem matrača, parasto dēļu vietā vai finieru to atsperu vietā, mēs ielikām kārtīgas brusītes ar tādu domu, ka, nu, šitām toķis man nekas nenotiks. Labi, nevar tā uz galda sēdēt, viņi te burtiski stāv uz pašas maliņas un negribās pirms nodošanas tieši kaut ko sačakarē. Jebkurā gadījumā, ja vēl neesi paspējis to izdarīt, droši nospied laiku, abonē kanālu un tiekamies jau nākamajās sērijās. Kā jau teicu pirms tam, tad nākamās sērijās mēs mēģinās vairāk šito pusi, kas ir tāda tumšāk, padarīt līdzīgāk šitai pusei, kas izskatās jau diezgan gaišāk. Bet jā, tas viss uz nākamo reizi un paldies, ka skatījies. Četā! Tas ir viens. Šit. O jā! Nice.